Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā fotoradaru darbības zonā nav bojāgājušo. Mazizmēra kuģošanas līdzekļi un Jūrmalas pašvaldības policija šovasar. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas 2015. gada pirmajā pusgadā veids transporta līdzekļu vadītāju aptauju. Songwash – kvalitatīvākie auto apkopes līdzekļi, tehnoloģijas un servis. Ir noslēgusies stacionāro fotoradaru ieviešanas pirmā fāze, ko veic CSDD. Vajadzētu sekot otrajai fāzē, kad tā būs un cik daudz radarus uzstādīs, kā arī par to, kādi rezultāti ir vērtīgāk vai mazāk vērtīgi pirmai fāzē, par to Golubevkungs. Jāatzīst, ka ieviestie stacionārie fotoradari ir devuši ļoti labus rezultātus. Un, ja mēs skatāmies uz statistiku, tad šobrīd mēs redzam to, ka tajās vietās, kur ir uzstādīti stacionārie fotoradari, nav gājis bojā neviens cilvēks. Un izvēloties vietas šobrīd patiešām gan pirmajā etapā, gan arī nākošajā etapā, kurš mums šogad jau ir uzsācies, vienmēr tiek ņemts vērā bojāgājušo skaits, ievainoto skaits, ceļu satiksmes negadījumu skaits un citi rakstura lielumi, kas ir svarīgi satiksmes drošībai. Un šajā gadījumā vietu izvēle ir saskaņota gan ar Latvijas valsts ceļiem, gan ar vietējām pašvaldībām, gan ar valsts policiju un CSDD, un rezultāts ir acīm redzams, jo arī ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies burtiski par 70%. Tieši tajās vietās, jo vietas tika izvēlētas patiešām pēc tā, ka iepriekš tur bija ļoti daudz negadījumu, bija arī bojā gājušie, un nevis viens, bet daudzi bojā gājušie, un šobrīd mēs redzam, ka šī situācija ir ļoti labi nostrādājusi. Stacionārie fotoradari dod labu efektu satiksmes drošībai. Pirmajā fāzē mēs esam šobrīd iegādājušies 16 stacionāros fotoradarus. Kā mēs zinām, tad 4 neiegādājāmies, jo konkurss noslēdzās bez rezultātiem attiecībā uz lāzera tipa fotoradariem. Un šobrīd mēs strādājam pie otrā etapa, kurā mēs iegādāsimies 24 fotoradarus, un viņi visi tiks uzstādīti jau pamatā ārpus Rīgas. Vai cilvēki var apstīties jau CSDD mājaslapā, kurās vietās šie radari būs? Jā, CSDD mājaslapā ir apskatāmas gan pirmā etapā uzstādīto fotoradaru vietas, gan arī otrajā etapā saskaņotās vietas, par kurām šobrīd jau ir noslēdzies iepirkums, un vistuvākajā laikā būs rezultāti, tiks uzsākta vietu izbūve, lai pēc tam šajās vietās ir jānopērk radari un varētu uzlikt radarus. Radari vēl šie otrā fāzē uzstādāmie radari šogad jau tiks uzstādīti, ja tajā nākošajā gadu uzdevums? Pilnīgi visus fotoradarus, protams, ka mēs nepaspēsim šogad uzstādīt, bet noteikti ir jāuzsāk šogad uzstādīt arī otrā etapā fotoradari. Cik būtiski fotoradari nobremzē ātrbraucējus, vai tomēr tur es pareizi atceros, tur bija kaut kādi rekordiski pat ap 200? Jā, šie antirekordi, par viņiem negribas runāt, jo tas nav nekas atbalstāms. Jāsaka, tā ir sodāma rīcība, bet Kokneses Tīnūži ceļš mums ir jāsaka no statistikas viedokļa, diemžēl, ļoti slikts. Lai gan izbūvēts jauns un skaists ceļš, bet, diemžēl, statistika liecina, ka mēs braukt nemākam pa šādiem ceļiem. Tāpēc arī pirmajā etapā tur ir viens fotoradars uzstādīts, un arī nākamajā etapā būs fotoradars, jo ir vietas, kur patiešām ir ļoti daudz ceļu satiksmes negadījumi, un, kā mēs zinām, tur arī ir ļoti daudz bojā gājušie. Par mūsu ceļiem brauc ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas transporta līdzekļi, pārkāpja arī ārzemnieki, kas ar tiem notiekās. Ja mēs noplātām rokam, nu, ko tur mēs varam darīt? Nē, attiecībā uz ārzemniekiem šobrīd ir tehnisks process jāizpilda mums vēl kā mājas darbs, un mēs sāksim sūtīt protokolus arī par ārzemnieku izdarītajiem pārkāpumiem Latvijā, līdzīgi kā tas notiek ar Latvijas vadītājiem, kas pārkāpumus izdara ārzemēs. Un daudzi jau ir saņēmuši gan no Lietuvas, gan no citām valstīm protokolus ar lūgumu samaksāt sodu, jo ir pārkāpts ātrums, kas ir fiksēts ar fotoradaru. Un Latvijas sabiedrībai nav jābrīnās šobrīd par to, ka šie protokoli patiešām tiek atsūtīti īpašniekam. Un tā būs ar katru dienu vairāk šie protokoli, jo Eiropas Savienībā ir pieņemti normatīvi akti, kuri uzliek par pienākumu reģistru līmenī mainīties ar informāciju par transporta līdzekļa īpašniekiem, un attiecīgi īpašniekiem tiks nosūtīti visi protokoli par ātrumu pārkāpšanu attiecīgajās valstīs. Un
Cik nopietni jāpieiet šiem te, jāapmaksā viņi, nav jāapmaksā? Kādas var būt sankcijas no ārzemēm pret mums? Sankcijas katrā valstī ir citas. Varu pievest tikai piemēru par to, ka, piemēram, Vācijā, ja sots nav samaksāts likumā noteiktajā termiņā, tad atkārtoti šo vadītāju apturot ceļu satiksmē, šo vadītāju aiztur, transporta līdzekli aiztur. Vadītājiem ir ļoti ātrs tiesas process, un pēc tam ir administratīvais arests, kas ir jāizcieš par to, ka nav samaksāts naudas sods. Un tas arī neatbrīvo pēc tam šo naudas sodu samaksāt. Bet tā ir Vācijas pieredze, un citās valstīs ir savādākie šie instrumenti, kādā veidā piedzīt no ārzemniekiem. Ir valstis, kuras aiztur dokumentus, ir valstis, kuras aiztur transporta līdzekli, un tā kā pilnīgi noteikti šo sodus, ja viņi ir atsūtīti, vajag samaksāt, jo attiecīgā informācija to valstu reģistros, jebkurā gadījumā ir, un viņi viņu pārbauda un izmanto, lai patiešām visi, kam sots ir piemērots, viņu samaksātu. Aiziet, viss. Ātrāk. Šeit. Jā. Nē, man tas ir jāizdara. Jā. Jūs, vecās desas! Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēja taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Šis jūlija mēnesis tautā jau iedēvēts par mazo silto rudeni. Vai Jūrmalā, mūsu kurortu pilsētā, mazizmēra kuģojuma līdzekļu vadītāji un lietotāji ir tādās pašās domās. Par to mēs šonedēļ kopā reidā ar Jūrmalas pašvaldības policiju arī mēģinājām noskaidrot. Kā jūs redzējāt, šodien arī diena tāda ir, kad nav daudzums kuģu, bet saulainās dienās jau ir drusciņi vairāk un arī braukā vairāk un atrodas uz ūdens. Katrā gadījumā makšķerniekiem un burātājiem tas nesagādāja nekādas, pie tam lietas jau nelīt, tik vien bija 22, 21 grādus, vienīgi saulīt nespēja. Jā, šeit attiecās vairāk uz tiem peldētājiem un atpūtniekiem, kas grib tieši baudīt to saules peldi. Tie ir mazāk šodien, bet tā pārsvarā, kad ir saulīte, tad jau mums ir labi. Tā iepriekš jau nosaucot mūsu reida rezultāts, īstenībā es biju patīkami pārsteigts. Neviena pārkāpuma. Jā, tā ir ikdiena. Sākumā varbūt 2 gadus atpakaļ tie pārkāpumi bija fiksēti, bet mēs jau piegājām pie tās lietas ar tādu brīdināšanas un cilvēku mācīšanas principu. Ja? Un šis ir nesis savus augļus, vai ir vienkārši te huligāni pārākušies uz kaut kādām citām upes daļām, varbūt uz kādu citu reģiona pusi, bet pie mums ir kārtība. Varbūt atgādināsim par to, ko drīkst, ko nedrīkst, uz ko jūs vēršat uzmanību. Pirmkārt jau vēršam uzmanību uz to drošību. Jo drošība tas ir pirmais, kas ir uz ūdens nepieciešams. Skatāmies, lai tomēr būtnīs transporta līdzekļos, ūdens transporta līdzekļos būtu tās glābšanas vestes atbilstošas pasažieru skaitam. Lai bērni, kuri vēl nav sasnieguši 12 gadu vecumu, tomēr būtu uzvilkuši šīs te glābšanas vestes. Kā tur ir ar to lēno braukšanu, kā saka, lēna gaita, ātra gaita, kurās vietās? Gribētos jau tomēr, un arī pie mums ir ievērotie braucēji, ka pie jahtklubiem tomēr to lēnu gaitu, zem tiltiem lēnu gaitu, ieejot grīvā, izejot no grīvas lēnu gaitu. Tas ir tāds kultūras vairāk jautājums, vai pie tām piestātnītēm, kur atrodas jahtas, vai pie tām daudz nomet vai nē. Faktiski ir jābūt zīmēm. Zīmes, kur ir lēnu gaitu 5 km/h. Praktiski ir likumā noteikts, tas ir kuģošanas likums, minus kabinetu noteikums 58, kur ir noteikts to, ka 100%, kur jābūt lēnai gaitai, kur nedrīkst pārsniegt 5 km, tas ir peldvietu tuvumā, kur peldās cilvēki. Tā
tur nedrīkst pārsniegt nekādīgi, un par to arī var saņemt sodus. Kāda alkohola? Nu, jūs jau redzējāt šodien. Alkohols ir 0, un, ja arī būtu līdz 0,5, viņi drīkstētu vadīt. Tieši tāpatās kā autovadītāji uz ceļa. Un, ja šeit, kā saka, uz mazizmēra kuģojumā līdzekļu vadītājs ir virs 0,5, tad viņš zaudē gan autovadītāji, nesakot, visas tiesības viņš zaudē. Jā, tieši tā ir stājies spēkā likums to, ka faktiski zaudēja visas tiesības. Ja agrāk kādas bija tādā pasaku realitātei, kad viņš zaudēs tikai kuģošanas tiesības, tad, diemžēl, zaudēs visas, kādas viņam ir tiesības, un tas var būt smagi. Pārsvarā šodien mums arī trāpījās makšķernieki. Ko no viņiem? Kādas ir prasības pašvaldības policijai? Makšķerniekiem pirmām kārtām ir makšķerēšanas kartes. Vai tā ir makšķerēšanas karte, vai tā ir pensijas apliecība, jo cilvēkiem pēc 60 gadiem ir atļauts makšķerēt arī bez šīs kartes. Un, lai būtu attiecīgi izmēra zivs, lai nebūtu mazizmērs un lai nebūtu lieguma zivs un tā tālāk. Personas apliecinošs dokuments līdzi, viņš jau ir kopā ar makšķerēšanas karti, jo makšķerēšanas karti bez personas apliecinošs dokumenta nav derīga. Tā ir vienkārši kartiņa, ko jūs nopērkat un to var iedot jebkuram. Es domāju, ka es nebūšu ārkārtīgi asprātīgs, ja es teikšu, ka tā nopietnākā, riskantākā kategorija ir ūdens motocikli. Varbūt teiksim, nevis nopietnākā, riskantākā, bet bīstamākā. Bīstamākā kategorija viņa skaitās viena no tās puses, kad viņa ir daudz ātrāka, daudz jaudīgāka un manevrēt spējīgāka. Tātad, faktiski ūdens motocikla vadītājam viņam ir jāuzņemās atbildība ne tikai par savu drošību un dzīvību, ko viņš vadot viņu, bet arī par tiem cilvēkiem, kuriem viņš varētu apdraudēt viņus. Tad alkohols nē, un mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība jā. Tieši tā. Es domāju, ka es īpaši nekļūdīšos, ja es teikšu, ka ūdens motocikli tā ir tāda nopietnākā pārkāpēja kategorija, vismaz potenciāli. Jā. Skaidrs, ka potenciāli viņa nopietnākā pārkāpēja kategorija, ņemot vērā to, ka viņiem liekas, ka viņi ir ātrāki un spējas aizmukt. Tieši tāpēc ir skaidri noteikts noteikumās, ka numuru zīmēm ir jābūt skaidri redzamām, skaidri saredzamām no liela attāluma jau. Un, mums arī ir pietiekoši tehnikas, lai nofiksētu šo numurzīmu un pēc tam to pārkāpēju atrastu, kaut viņš arī būtu iespējams aizmuts. Jā, par numurzīmēm. Tad ūdens motociklim arī jābūt ar numurzīmēm. Jābūt reģistrētām ar numurzīmēm, jā. Pēc redzamām numuru. Tā kā es teicu, skaidri saredzamām. Vai visas laivas ir jāreģistrē? Visas laivas nav jāreģistrē. Pēc likuma noteikts, ka tās laivas, kuras motoru tilpums pārsniedz 5 zirgspēkus un kuras ir garākas pa 2,5 metriem. Tām tātad ir jābūt numuram un vadītāja apliecībai? Vadītāja apliecībai, numuram un reģistrācijai. Cienītie mazizmēra kuģojamo līdzekļu vadītāji un pasažieri, ievērojiet visus noteikumus, it īpaši drošības noteikumus, lai vienmēr ir līdz vests, labs noskaņojums, labs laiks un laba atpūta. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Šogad pirmajā pusgadā Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas ir veicis dažus pētījumus un ir izkristalizējušies daži visai interesanti rezultāti. Nevienam, protams, nebūs pārsteigums, ka 45% no visiem aptaujātiem norādīja, ka galvenais OCSA polises iegādē ir šī cena. Ja? Tā pašā laikā 11% aptaujāto tomēr pateica, ka būtiski arī tie papildus servisi, ko apdrošinātāji piedāvā papildus šeit standarta OCSA polisei. Tāpat aptauja rāda, ka daudz autovadītāji izmanto internetu šīs OCSA polises iegādēji,
Un ļoti populāri šīs interneta vietas, kur var salīdzināt tieši cenas. Tad dažādas apdrošinātāju piedāvājumus. Un šeit, protams, varat ieteikt mūsu mājaslapu www.ltab.lv, kur mēs tiešām redzam arī šīs cenas no apdrošinātājiem, patiešo bez kaut kādām starpnieku komisijām, jo mēs tad neveicam nekādas starpniecības pakalpojumus. Ja, tad tās cenas, ko apdrošinātājs norāda interneta mājaslapā, tās ir arī pieejamas caur mūsu mājaslapu. Tas ir tas, ko mēs saucam par OCTA kalkulātoru Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja mājaslapā. Tieši tā. Vēl, protams, populārs ir arī, kad klienti patiešo iet uz apdrošinātāju mājaslapām, ja, kur ir šī paša cena, ja, jo droši vien ir kaut kāda sadarbība ar konkrēto apdrošinātāju, un viņi uzticās šim apdrošinātājiem. Tie 20% aptaujāto pietiekami daudz cilvēki. Vēl interesanta sadaļa ir attiecībā uz to, kāpēc mēs iegādājamies polisi. Šeit, protams, nepārsteidz, ka daudzi par pamatu piešķirot šo likumu, ja, OCTA likuma esamību, kas, protams, kā apzinīgiem cilvēkiem uzliek par pienākumu iegādāties polisi. Un diezgan liela daļa tomēr cilvēki satraucās par tām sekām, kas var rasties, ja jums nav šī polisi iegādāta. Tie 30%, ja, tad cilvēki apzinās tās sekas, ja jūs gadījumā iekļūstat negadījumā un jūs esat vainīgais, ka jums būs jāsadz šie zaudējumi no savas kabatas, ja nebūs polisi. Tas mūs ļoti priecē, jo tomēr tas ir droši vien, ka tas galvenais iemesls, kas cilvēkiem būtu jāņem vērā, kāpēc viņi tieši pērk šo polisi. Un mums arī patika tas, ka tikai 3% bija tādi cilvēki, kas norādīja, ka viņi tiešām baidās no ceļa policijas, un tāpēc viņi iegādājas polisi. Ja? Tā kā varam uzskatīt, ka mēs esam kļuvuši tādi pieaugušāki, ja, un nobriedušāki. Otra aptauja mums bija attiecībā uz braukšanas kultūras ceļiem. Tur daudzi vadītāji 52% uzskata, ka braukšanas kultūras ceļiem mums ir laba, bet, ja mēs salīdzinām šo informāciju ar iepriekšējā gada datiem, mēs redzam, ka ir samazinājies to cilvēku skaits, kas šādi uzskata. Ja? Tātad, principā, mēs nonākam pie secinājuma, ka tomēr caurmērā mēs jūtam, ka situācija uz ceļiem pasliktinās, ja? Un es domāju, tas, ka mēs apzināmies, ka situācija uz ceļiem nav sevišķi laba, ja? Tas varbūt mums tomēr palīdzēs nedaudz kritiskāk paskatīties uz saviem ieradumiem. Jāsaka, ka daudz vadītāji atzīst, ka ir problēma, kad nerāda pagriezienus. Tie ir 88% no aptaujātiem. Pasaka, ka tad citi vadītāji nerāda pagriezienus. Un es no savas puses varu pateikt, ka tiešām tas ir ļoti būtiski, jo daudzos gadījumos šī pagrieziena parādīšana nav tikai formāla prasība, bet tā brīdina pārējos vadītājus par šo manevru, ja? Un palīdz zināmā mērā izvairīties no ceļa satiksmes negadījumiem. Kā mēs zinām, ka ceļa satiksmes negadījumi ir saistīti jau ar jūsu bonus malus klasi, ja? Un, protams, tas beigās atstāja iespaidu uz to cenu, ko jūs maksājat par OCTA polisi. Ja? Tā kā es aicinātu katrā ziņā stipri padomāt par šo nepareizo ieradumu, ja? Un tiešām nebūt slinkiem un parādīt šos pagriezienus, tad, kad tas ir nepieciešams. Vai jūs aptaujā bija jautājums arī par gadžetu, jeb šo elektronisko iekārtu, internetu, telefonu un visādu plauksdatoru un citādu ierīču lietošanu pie stūres? Šādi jautājumi nebija, ja, bet es piekrītu, ka tā ir pietiekami liela problēma. Ja. Vēl no savas puses es uzskatu, ka diezgan liela problēma šī pastāvīgā braukšana par otro joslu. Ja. Tad, kad pirmā josla ir brīva, ja, tad līdz ar to tie vadītāji, kas vēlās braukt ātrāk, viņi spiesti tad apdzīt par šo pirmo joslu, ja, kas nav tas pareizākais manevrs. Ja. Līdz ar to, diemžēl mums ir daudz dažādi ieradumi, ja, no kuriem mums jācenšas tomēr izvairīties, jo tie visi atstāja iespaidu uz ceļa satiksmes negadījumiem. Interesanta lieta, ko vēl parāda pētījums, kad cilvēki pamatā redz trūkums cita autovadītāja rīcībā. Viņiem augstāks vērtējums tieši par savām prasmēm, par saviem ieradumiem un sliktāks skatījums uz tiem citiem autovadītājiem. Diez vai, tas visos gadījumos ir pamatoti, ja, droši vien, ka jābūt vairāk paškritiskiem, ja, un jāskatās vairāk arī uz saviem ieradumiem. Šeit man prātā nāk vecais labais teiciens, kas saka, ka otra acī redz skabarga, savējā pat baļķi neredz. Gribētu jums vēl atgādināt karti. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja izveidot karti par to, kā kurā Latvijas reģionā tiek pirktas OCTA polises. Vistrakākais ir tas, ka vienā otrā reģionā viņas pērk švakāk. Un kā reiz līderis, kā vienmēr, ir Latgala, kas nav visai patīkami, bet patīkami bija tas, ka pozitīvā ziņā līderi bija Madona un Gulbene. Pat iegādāto polišu procentu ziņā, pat apsteidzot Rīgu. Autokopšanas servis
Songwash darbojās tirdzniecības centra Alfa daudzstāvu autostāvvietas pirmajā stāvā. Šobrīd Songwash ir nākuši klajā ar kādu jaunu, bet ļoti vērtīgu pakalpojumu, kam it sevišķi tiem auto īpašniekiem, kur mīl savas automašīnas, pēc iespējas ilgāk uzturēt tādā skatā, kā tās ir jaunas. Kas tā ir par jaunu tehnoloģiju? Tātad firma Songwash piedāvā jaunu produktu, nanokeramikas virsbūves lakas aizsardzības pārklājumu, kas aizsargās jūsu auto vismaz 12 mēnešu garumā. Kur ir šī procesa būtība un cik ilgi izņem laiku? Process ir diezgan garš, jāatstāja mašīna ir uz veselu diennakti, jo mašīnas virsbūve ir jātīra no sāls, darbas, metāla, kas var būt gan uz jaunām, gan uz vecām mašīnām. Viņa tiek attaukota. Kad mašīna ir nomazgāta, mēs arī ar speciāliem līdzekļiem pirms pulēšanas apstrādājam virsbūvi, noņemot nost netīrums, kas nav ar aci redzami. Tāda kā plastelīna pikucīši pieliek atlikušie netīrumi. Jā, tieši tā. Plastelīniņš, pie kura pieliek visi neredzamie, kas tikai ar roku sajūtamie netīrumi. Tad viņa tiek pulēta un tikai tad tiek uzklāts nanokeramikas aizsarga līdzeklis. Ja mēs iedomājamies krāsu, viņa nekad nav gluda, vienmēr ir kāds skrāpējumi vai kas, tad tiek pa priekšu pilnīgi viss nomazgāts nost, un pēc tam tikai tad tiek uzklāts šie 1 mikrona, vai cik biezumā? Jā, šī karta ir no 0,5 līdz 1 mikronam. Tas atkarība, cik kārtās liek, tas atkarības no virsbūves tipa un cik smagā stāvoklī ir ielaista mašīna. Ja es pareizi saprotu, tad arī šis tehniskais jaunums faktiski būtu jālieto jau jaunai mašīnai virsū, un tad ir iespējas arvien ilgāk viņu saglabāt. Jā, mēs rekomendējam tieši jaunas mašīnas jau apstrādāt ar šo nanokeramikas aizsargkārtu, lai saglabātu mašīnas esošo stāvokli vismaz 12 mēnešu garumā. Es skatos, ka jūs vēl klājāt visu kādu ķīmiju, kas atgrūda pilnībā ar ūdeni vēl. Tā teikt, darīt to pašu efektu, ko šī nano pārklājuma. Jā, pēc šī keramikas pārklājuma tiek apstrādāta automašīna ar hidro aizsargu vasku, kas atgrūž ūdeni vismaz uz 5 mazgāšanām. Bet var viņi arī iegādāties pie mums arī, netaisot nanokeramikas pārklājumu. Cik bieži ir jāatjauno šīs hidrovasks? Hidrovasku mēs rekomendējam atjaunot reizi 2 mēnešos, lai atjaunotu ūdens atgrūšanas efektu un spīdumu. Bet var braukt arī uz citām mazgātuvēm vai tikai pie jums? Var braukt, bet tad mēs negarantējam to kvalitāti. Var braukt, bet tad jāmazgā obligāti bez vaska automašīna. Bet, ja brauks pie mums, tad mēs piedāvājam klientam speciālu mazgāšanu ar speciāli tieši tam paredzētiem materiāliem un veicam arī profilaksi. Vai ir kāds līdzeklis, ko apstrādāt stiklus, lai no viņiem ūdens maksimāli ātri iet prom un netīra? Jā, ir mums arī stiklu apstrāde, stikla keramikas pārklājums, kurš nodrošinās jums ūdens atgrūšanu uz 9 mēnešiem. Tur arī tiek labi nomazgāts stikls, viņš tiek attaukots un tad pārklāts ar nanokeramikas pārklājumu. Praktiski viss sīkās skrambiņas, sitieniņi tiek aizvilkts iet un rodas praktiski ideāli gluda virsma, pa kuru tad arī šie ūdens pilieni skrienot. Jā, tieši tā ir notiek. Un uz lielceļa jums ūdens vienkārši pats skries prom no loga. Pie nosacītā ātruma pat nebūs jāieslēdz logu tīrītāji. Gaidīsim jūs ciemos, autokopšanas servisā Songwash, Tirdzniecības parka Alfa daudzstāvu stāvvietā, 1. stāvā. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.